Lai Dievs sveitī cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji, priecājamies, ka varam būt kopā raidījumā Laika zīmes pie mikrofona Tālvalds Talperks. Un šodien sveicinu studijā Latvijas Vasaras svētku draugu apvienības bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināti! Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti! Un Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu. Sveicināti! Šodien 4. nodaļa Pāvila vēstulē Filipiešiem. Es varbūt ceru, ka mēs pat šodien noslēgsim, ja nē, tad nekas nākošreiz, ja tas kungs atļaus Pāvila vēstuli Filipiešiem. Lasīšu no 1. līdz 9. pantam ieskaitot. Tad nu mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie pastāviet kungā. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, lai viņas abas rod vienprātību kungā. Jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi ciešā saistībā ar mani. Palīdzi arī tu viņām, kas evaņģēlijas sludināšanā cīnījās kopā ar mani un Klementu, un pārējiem maniem darbiniekiem, kuru vārdi rakstīti dzīvības grāmatā. Priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties, lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Vēl, brāļi, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Noteikti jums bija grūti sekot līdz, tev, Andri, vieglāk, tu noteikti pārtvērt to, ka es lasīju jauno tulkojumu. Lūdzu. Pāvila pateicības noslēguma vārdi, praktiski pēdējā nodaļa, kurā viņš iet tādā, teiksim, pateicībā par to, kas notiek Filipiešu draudzē, un ir atsauce uz konkrētiem cilvēkiem, uz 2 sievietēm, ļoti iespējams tur bijis kāds strīds, nesaskaņa, un viņš aicina vienprātību, aicina ar pateicību atcerēties tos, kas ir evaņģelizējuši un darbojušies kopā, un tāds ļoti liels uzsvars uz prieku un pateicību. Ļoti pazīstami vārdi, priecājieties kungā vienmēr. Es vēlreiz jums sacīšu, priecājieties. Tāprāt, 3. pantā, kas ir tas noslēpumainais cilvēks? Arī tevi, mans īstais darba biedri, lūdzu. Ir vairāk, kas šeit, nezinu, ko brāļi teiks, bet īstenībā dažreiz dievvārds uzrakstīts tādā veidā, lai katrs lasītājs varētu arī redzēt sevi. Dažās vietās viņš diezgan skaidri saka, es te rakstu Timotejam, Titam, kādam no līdzstrādniekiem, bet šeit, līdzīgi kā Jāņa evaņģēlijā, mēs starp mīļoto mācekli evaņģēlistu Jāni un to, ar ko Kristus vai evaņģēlists runāja, tad ir atstāta šī iespēja tikt pašam uzrunātu no Dieva gara, jo Dieva gars jau ir dzīvs un iedarbīgs, un viņš arī šajā brīdī tevi uzrunā, un tādā veidā īstenībā mēs katrs varam līdzdarboties arī šodien tajā, ko Pāvils saka. Brāļi, kādas ir jūsu versijas? Jā, interesants tas, ka viens nav nosaukts vārdā. Man arī patīk tas, ko Andris sacīja, šo versiju. Tā ir laba, tas tur arī mani ietver. Bet var jau būt, ka... Pie tam īstais darba biedri. Īstais, jā. Te ir rakstīts īstais. Bet varbūt arī kaut ko Pāvils patur prātā, ja viņš ir minējis, lai viņa vēstules lasa arī citās draudzēs.
Un tad katrā no viņu dibinātajām draudzēm ir kāds, uz kur viņš īpaši ir paļāvies un gaidījis no viņu, un kas ar viņu kopā ir bijis. Nu, tur gan nav eutihi un tie strīdus cilvēki, bet nu, kāds katrā draudzē ir, kurš ir tā kā tāds balsts un kuram sāp lietas, kas nenotiek, un kurš priecājas par visu, kas notiek, un Pāvils uzrunā viņus, jo vispār ļoti interesanti, ka citās vēstulēs ir diezgan daudz negāciju, pret kurām Pāvils cīnās, un tikai tāpēc vienlaikam mums tās vēstules ir atnākušas, ka tur ir bijušas negācijas, un pret tām rakstot, tā bija provokācija uzrakstīt kaut ko, un tas mums saglabāts. Šeit it kā nav tāda negācija daudz, bet tāpat laikā ir viens tāds 1. pants, kur tad, kad apostols Pāvils novērtē ticīgos cilvēkus Filipos, tad viņam ir 4 vārdi, ar kuriem viņš izsaka savu prieku par viņiem. Viņi ir mīļie brāļi, viņi ir ilgotie brāļi, pēc kuriem viņš ilgojas attikties vienmēr. Tie ir tie brāļi, kas ir viņa prieks, un tie ir tie brāļi, kas ir viņa vainags. Tā kā kaut kāds sasniegums, kas ir izdevies. Lepoties, jā. Un es domāju, ka tas ar tā ir labi. Viņš māk nevien tikai kritizēt, viņš māk arī uzteikt, un viņš ierauga. Un ir jau labi, ka gan Pāvilam, gan arī mums citreiz ir kādi mūsu darba biedri, par kuriem mēs tiešām varam ar 4 vārdiem priecāties. Es skatos, ka šeit ir ne tikai runa par kaut ko labu, bet ir kāda problēma starp 2 dāmām, kuras ir bijušas kopā ar Pāvilu, kopā darbojušās, kopā cietuši, cīnījušās, un šodien ir kāda problēma. Un lūk, šeit apostols Pāvils skubina šo te manu īsteno likteņa biedru, aprunātas viņiem pielikt pūles, cik es saprotu, lai viņus samierinātu, lai būtu miers un prieks šajā draudzē. Zinu, ka 2 dāmas ir grūti samierināt, ir tīpaši draudzē. Viņam daudz vieglāk. Es domāju tā, ka bieži vien problēmas cilvēkiem rodās, mēs gan nezinām, ka šeit par problēmām, bet bieži vien problēmas rodās dažādu ļoti nesvarīgu iemeslu dēļ. Parasti jau notiek tā, ka vēlnam izdodas iesēt kādu sēklu, nepatīkamu sēklu vienam pret otru. Un to jau mēs redzam šajā laikā tāpat ir pavisam sīkuma. Nē, es tam nevaru piekrist. Piemēram, ir viena mācība, kur saka, ka Dievu bērni pirms lielām bēdām tiks paņemti. Otri saka, viņi tiks pasargāti. Sakiet, kāda liela starpība. Bet tie, kas tā saka, tā ir ļoti liela atšķirība. Un varbūt šeit tāpat ir kāda problēma, pavisam neliela. Un Pāvilam rūp, lai šīs māsas, kuras līdz viņu darbojušās, viņas atkal no jauna iekļautu šajā draudzē, nebūtu par piedaudzību draudzē. Viņš saka, palīdzi viņiem salīgt mieru, sakārto šīs savas attiecības, jo tas atstāja zināmu sliktu iespaidu uz pārējo draudzi. Jā, mazliet apstāsimies tieši par šo te nav noslēpuma, un tā mēs esam cilvēki. Ir kaut kādas nesaskaņas brāļu starpā, draudzē, ir nesaskaņas savstarpēji māsu starpā. Nu labi, varbūt tur nesaskaņas māsas un brāļu starpā. Cik tas ir svarīgi un cik tas ir, jūsuprāt, nopietni, steidzīgi rast vienprātību kungā. Es šeit nerunāju par teoloģiskiem jautājumiem. Nu labi, ja viens tic, tā kā tu teici, ka viņš tiks parauts, un otrs tic, ka viņš ies cauri 7 gadu bēdu periodam pasargāts, un viņam nekas nenotiks. Es domāju, tur nav ko strīdēt. Nu, katram, kā ir rakstīts, notiks pēc viņa ticības. Slavu Dievam. Bet es domāju, ka šeit Evodiju un Sintihi viņas savā starpā par kaut ko varbūt
tīri personīgi. Es nezinu, ja, bet pieņemsim. Bet tagad tas mans jautājums. Šodien, cik tas ir nopietni jūsuprāt, un cik steidzīgi vajadzētu izlīdzināt? Varbūt nevajag izlīdzināt. Dzīvojam. Tas kungs jau beigās visu izšķirs. Un tād, pieņemsim, Evodiju teiks, redz, tu dabūji, tas kungs tev pateic tagad. Piedodiet, es ironizēju. Ja. Ir tāds ļoti nopietna lieta. Tad ir rakstīts, maz rauga saraudzē visu mīklu. Tad no sākuma ir 2 cilvēki. Pēc tam šie 2 cilvēki apauga ar vēl kādiem. Un tā ir ļoti liela problēma. Tas ir raugs, kurš saraudzē draudzi. Tas ir raugs, kurš dažu sīkumu dēļ var novest pie tā, ka laba draudzē, ka es saku, sēžās garīgi, ka viņi garīgi nepieaug. Tie cilvēki, kuri šajā cīņā tā īsi sāk pa sīkumiem cīkstās, viņi neapzinās to, ka viņi dod vietu velnam. Otrkārt, viņi neapzinās to, ka viņi sarūktina Dieva svēto garu, dažreiz pat runādami, it kā Dievs man to ir atklājis. Bet Dievs nekad nedara tā, jo Pāvils saka, neko nedariet strīdēdamies. Nedariet strīdēdamies. Tātad šeit ir pārkāpts zināms princips, kas Dieva draudzene drīkst būt. Tas nozīmē, ka kādam ir jāpiekāpjas. Kādam jāpiekāpās. Ja grib piekāpties, es zinu tādu labu piemēru senās draudzēs, ja bija kāda problēma, ko viņi darīja, viņi sludināja lūgšanu un gavēni. Viņi lūdza un gavēja, līdz viņi nāca pie vienādas atziņas. Un vēl jāsaprot to, ka Pāvils saka, līdz mēs nāksim pie vienādas Dieva dēla atziņas. Tas nozīmē, ka mums var būt dažādi uzskati, dažādi viedokļi dažos jautājumos, bet tas nenozīmē, ka tas dara mani pārāku par otru, vai man obligāti jāuzspiež savus viedokļus citam. Jā, ne jau varbūt vienmēr jāpiekāpjas, bet citreiz jau mēs nomanām, ka ir arī tas Marijas un Martas variants draudzēs, ka viens uzskata, ka ir ļoti svarīgi jau ar garīgi ko darīt, un otrs uzskata tikai praktiskais darbs ir īsts darbs. Un nezinu, kā viņām bija, bet citreiz jau ir svarīgi, ka ir kāds no malas atnāk kāds cilvēks un mēģina kaut vai elementāri sakārtot kādas lietas, pateikt, kādēļ to vispār dara, kādi ir katram uzdevumi darbam, ko viņš draudzē dara, kas ir tas vienojošais, uz ko vispār viss draudzes darbs kopumā un kāds sektora darbs atsevišķi virzās. Un ar tādu tīri struktūrālu padomdošanu citreiz izdodās tādus nevērtus strīdus arī novērst. Un beigās saprot, bet tas jau mums nav tik svarīgi, jo vēl jau ir viens aspekts. Mēs jau visu par otru nezinām. Kaut ko no malas ierauga un liekas, man ir viss skaidrs. Jā, tu pieminēji Martu un Mariju. Es pats zinu, lasot to vienmēr to raksturvietu. Man, Jēzu, jo es esmu vairāk praktiskais. Un tagad Jēzus uzteica to, kas faktiski neko nedara. Es būtu tajā vietā, ok, Jēzu, labi, tad neko nedarīsim, neviens te nekārtos, neviens te neorganizēs, neviens netīrīs, neviens nesagādās, tad nebūs neko ēst, neko dzert, mēslos sēdēsim, piedod. Es saku, ja, tas ir tīri no praktiskā viedokļa. Es arī saprotu to, ka tāli nomierinies. ir brīži, jeb ir lietas, un ja tu esi aicināts organizēt, tad organizē un nepārmet tam, kurš tur mierīgi dus. Nepārmet, grūti ir to. Kungs, vai tu nevari pateikt, es, kur viņa sēž, ja viņš sēž. Te jau ir tā problēma, kad cilvēki, kuri aktīvi darbojās draudzē, aktīvi dažādos veidos, viņiem sātans iesēja tādu rūgtumu. Kāpēc man jādara? Kāpēc viņš nedara? Bet, brāl, mēs par to esam runājuši. Tu pats to arī pēc pieredzes zini. Tam, kam ir, tam tiks dots. Tas, kas dara, tas arī dara, un viņš beigās lūst. Un tas, kas nedara, tas nedara neko. Bet ievērojot šo lietu, Jēzus nesaka, Marta, tev nevajag to darīt.
Nu, jā. Viņš nesaka, nevajag. Bet viņš saka, ka Marija ir izvēlējusies to labāko. Un kā tā? Jā, bet tas man apvaino. Tev ne? Redzi, te jau ir tā lieta, ka tas ir viens no mēriem. Es pat lasīju kādu grāmatu, kur ir runāts par miesu dziedināšanu. Un šis cilvēks, šis autors raksta tai grāmatā. Cilvēks, kurš apvainojās, viņam būs grūtības saņemt miesu dziedināšanu. Ļoti konkrēti. Un es lasīju un domāju, paklau, ļoti interesanti, stabili, kaut gan es nekur neatrodu, ka ja es kādam būtu teicis nožēlo grēks, un tad es tev dziedināšu. Ja es tā nav teicis, bet šis autors, viņš saka, ja kas apvainojās, tātad mēs dzīvojam laikā un vietā, kur vēlns darbojās. Es parasti saku, vēlns izved tādu partizāņu karu, ja viņš ir uzvarēts, un viņš pakluso pienāk, viņš mums kaut ko iesēja sirdī, un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs, mīlēdami Dievu, nepakalpotu Sātanam. Jā, arī taisnība, jālūdzu. Es varbūt pie šiem divām sievietēm, jo man liekas, ka šis jautājums tiešām ir vietā, jo jautājums ir, kādu tad attieksmi mēs ieņemam pret tiem, kas nav vienprātībā. Un te ir interesanti īstenībā, jaunā tulkojuma es mudinu, vecā tulkojuma ir es skubinu, es paskatījos citos, es lūdzu, es sirsnīgi prasu. Tad visas tās ir dažādas gradācijas. Jā. Bet kas ir interesanti, jaunā tulkojumā to nevar redzēt. Es mudinu gan Evodiju, gan Sintihi, bet vecajā ir es skubinu gan vienu un es skubinu tikpat otru. Un šeit, manuprāt, Pāvils ļoti, ļoti gudri pasaka, ka viņām abām ir, ja tā var teikt, jāatrod ne tikai vienprātība izlīgšana, bet vecajā tulkojumā iekšā kunga. Tad, viņas varbūt savā starpā, ja tā var teikt, nekļūst draudzenes, bet tas, ka viņām ir jābūt kungā, un kungā ir tā vienprātība, manuprāt, tas šeit ir ļoti izcelts un nav viena labāka par otru. Jā, bet pasaka, tad ja viņas neizlīgst, kas tad ir? Manuprāt, tad viņas zaudē to kunga klātbūtni, jo pirms tam atceramies, burtiski dažas nodaļas iepriekš saka, Pāvils, meklējiet viens otra labu, meklējiet kā otru pacelt, pazemojieties otra priekšā, lai otru celtu. Un īstenībā šeit šīs pazemības iztrūkst, un arī tātad nav arī tā kunga klātbūtnes, jo nav vienprātības. Un man liekas, ka tās vislielākās briesmas, ja kaut kādas attiecības kavē piederēt kungam, un tur gan nevajadzētu kavēties, jo es varu labi palikt ar saviem uzskatiem par baznīcas kaut kādu finansiālo projektu vai vēl kaut kur, bet ja es zaudēju to vienprātību ar kunga klātbūtni, jeb kunga svētību, jeb kāds darbs aktīvismā mani tā aizrauj, ka es vairs neredzu tās kunga prasības manā dzīvē, tur, manuprāt, ir vislielākās briesmas. Tu gribi sacīt, ja mēs esam ar kādu, tas faktiski izskatās pēc tāda savu veidu naidi, tādu, es vairs nerunāšu, ja es nesēdēšu tanī beņķa galā, kur sēž Eudija. Jā. Es labāk iešu sēdēšu balkonā. Tad tu gribi sacīt, ka faktiski tad pēc tam nevar notikt tas, piepildīties 4. pāns, priecājieties iekšā kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Faktiski nevar notikt. Jo, ja tu redz, kad beņģa galā sēž Eudija, un Sintihi arī skatās, ka tur beņģa galā, visi draudz priecājās, viņas... Kas ir, manuprāt, šeit svarīgi? Manuprāt, ir tas, ka nav teikts, abas izlīgstiet, abas esiet vienprātības, kas saka, piekāpieties. Nē, ir runa par kungu. Runa par to, ka viņas atjaunotās attiecības ar kungu, un tad tas dos gudrību, dos tā gara palīdzību, dos svētību, lai tad viņas arī varbūt paliek, katra varbūt sociālās savā stāvoklī. Labi, tagad te viena saka, jā, es esmu piedevusi, es atlaišu. Un pieiet klāt pie Sintīs un saka, latviešu vārdu lietosim Sintī, un kāds varētu būt latviešu vārds Evodijai, vienalga. Eva saka Sintijai. Sintī, es tev piedodu. Sintī ne par ko.
Kas tad notiek? Manuprāt, tad pietrūkst tās vienprātības kungā. Viņas varbūt nekļūst sintieri draudzenes, bet ja viņas nespēja kunga spēkā pateikt, labi, es atlaižu, tad patiešām, manuprāt, tas ir ļoti pareizi, ka šī prieka nebūs. Un arī, manuprāt, ticības dzīve kaut kur šīm sievietēm cietīs, jo viņa nevarēs nākot pie kunga, būt brīva, jo ir šī nepiedošana vai arī sāpe par to, ka nav piedots, ka nav atlaists. Tu arī piekrīt tam variantam, ko bīskaps Jānis izlasījis grāmatā, ka grūti būs dziedināšanu saņemt, ja nav piedots. Manuprāt, tas izriet tieši no tēvreizes. Piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Tad, manuprāt, šeit ir tā steigšanās pie kunga, un tad no tā man ir iespēja arī saņemt dziedināšanu, bet ja es pie kunga nesteidzos, tad... Jā, mēs mēģinām izlovīt, kas tur par konfliktu, un mūsu pieredze saka, ka varētu būt ļoti dažādi konflikti. Un es domāju, ka ir labi, kad šie dažādās versijas tagad mēs tā ieraugām. Viena vēl varbūt arī tā varētu būt, ka redz, tās bija divas aktīvas sievietes, kuras stāvēja pie draudzes veidošanas kopā ar apostulu Pāvilu. Viņām bija katrai un abām kopīgi viens mērķis. Mēs vēlamies Kristus evaņģēliju pasludināt. Un to viņas darīja ļoti aizrautīgi. Un bija par svētību daudziem. Tagad, kad viņu starpā ienāk kašķis, tad, protams, kā radinieki un tur kādas grupas veidojas, un beigās tas var sašķelt draudzi, un katrā ziņā uzmanība vairs netiek pievērsta tam, kā šī draudze var aiznest Kristus vēsti tālāk, kā var aizsniegt cilvēkus. Viņu uzmanība tiek sašķelta uz to, kuram ir taisnība, un kā mēs pierādīsim nākošajā cīņas raundā pārliecinoši, ka mums ir bijusi taisnība. Un aiz tā slēpjās kāds gars, kas izsit draudz no viņas normāla ceļa. Un tas, ko Andris sacīja, ka zaudē savu garīgo spēku, absolūti, pilnīgi. Un arī tas, kad visu draudzi sāk bremzēt. Tādēļ tas risinājums ir, ko apostols Pāvils saka, ieraugiet to situāciju plašāk, atlaiždiet savu paštaisnību, ieraugiet, ka varbūt arī kādu citu redzes punktu. Jā, mēs tagad runājam par dāmām, sievietēm, parunāsim par vīriem. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 28. pāns. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Es tālāk lasīšu tikai 23. pāntu. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāru priekšā savu dāvanu. Noej un izlīgsti pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Grūti. Tālāk, nevilcinies izlīgt savu pretinieku, kamēr esi ceļā. Jā, bet grūti ir. Un tas ir tikai, kad tu nesi, un tur ir ļoti daudz, kas pateikts. Un kāpēc es tā apstājos pie tā? Tāpēc, ka tā ir realitāte šodien mūsu kristiešu vidū. Tās savstarpējās kaut kādas dusmas, cik labi, ka var izlīgt, cik labi, ka var mierā būt, cik labi, lai tas arvien mazāk ir, jo faktiski ir tā, ka nav nozīmes, paskatoties pat iet pie altāra un nest savu dāvanu, kaut vai 20. tiesu no savu, domāju, es esmu ļoti dāsni devis, nav nozīmes. Aizēj izlīgst. Jā, ir arī situācijas, kur tu ej un saki, piedod, viņš varbūt pagriež galvu projām un negrib tev redzēt. Labi, tad atlaid to. Es uzskatu, ka tad tu esi brīvs, jo tu otru nevar piespiest savā veidā viņam piedot, un tas nav iespējams. Tas viņam ir jātiek tam pāri.
Man iepatīkās tā 5. nodaļa Matejam. Šeit ir rakstīts 11. pantā: svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Jā. Un tālāk 44. pants saka: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Runājiet par to variantu, ko teici. Viena atnāca lūdza piedošanu, otra saka nepiedot. Es esmu pārliecināts, ka tā sieviete, kur atnāca lūdza piedošanu, viņa priecāsies līdz ar visiem, jo viņas sirds ir brīva, viņa ir lūgus piedošanu. Tā persona, jeb tāda vēsele, sauksim, kā gribam, kura nepiedot, ļaunums viņu nomāc, un viņas ļaunums augs augumā. Un gribētu vēl piebilst, ar šo nepiedošanu viņa ir aizslēgusi sev kaut uz laiku ieeju debesu valstībā un Dieva gara tuvumu. Nosliegus sev. Tas jau ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni, jo Jēzus teica ļoti konkrēti mūsu Tēvs lūgšanā. Tur Jēzus teica, ja jūs ienaidniekiem, jūs pretiniekiem nepiedosiet, arī mans debesu Tēvs jums nepiedos. Nu, te ir tas nākošais. Jā, es skatos pēc laika, mēs varbūt uzspēsim, bet nesteigsimies. Priecājieties iekšā kunga vienmēr. Es vēlreiz teikšu priecājieties. Ļoti interesanti. 5. nodaļa Mateja evaņģēlijā, kur atvēra 12. pants. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs. Nu, te ir tas kontekstā. Ja tevi apmelo, ja uz tevis gāž nezinu ko virsū, tevi lamā, tevi vajā, apmelo un runā visu ļaunu manis dēļ, tad priecājies, es līksmi. Grūti saprast. Nu, tev, Jāni, ir gāzuši virsū, nu, es nezinu, cik daudz, bet bišķiņi es zinu. No. Bet, godīgi sakot, mazliet ir iekšējs, kā to varētu teikt, tevi nospiež, tevi bēdīgu dara. Grūti ir priecāties, jo es zinu pēc sevis, tas ir faktiski katram tas tā ir, es domāju, bet tevi tomēr kaut kādā veidā nospiež. Es esmu darījis tā, ja par mani runā, tātad sliktas lietas runā, es esmu nolēmis. Ir gribējuši pat ar manu tēvu salaist ragos. Pat tāds lietas ir darīt. Tavu miesīgo tēvu. Manu miesīgo tēvu. Un tad es teicu, es zinu, ka tas tā nav. Un man neinteresē, kas to runā. Es zinu patiesību. Un Dievs ir mans tiesnesis. Dabīgi ir tā, mazliet nepatīkami, ja viens otrs tev skatās, paklau, kas tad pat tēvs ar viņu vairs negribot nesveicināties. Tādā galvenē. Kur tad es vairs neiešu uz viņa draudzi un neiešu klausīties? Es tikai vienkārši paprasīju tēvam. Es teicu, es tā dzirdēju, viņš ir kāds muļķības. Saprotiet, vēlns dara visu, lai mūsos iesētu rūgtumu. Un lai viņš varētu priecāties. Ja mums ir rūgtums sirdī, tāds iekšējs dusmas, es teiktu, kurus mēs valdām, lai viņas nelaužās uz āru, tās mūs smacē, un mēs zaudējam jebkādu prieku. Un tas ir ļoti skumji. Nepavēlti, tur viņš saka, ja runā netaisnību, ja runā taisnību, nožēlo. Ja runā netaisnību, pateicies Dievam par žēlastību, ka viņš ir devis viņa vārda dēļ ciest. Teicām. Jā, nekad nav patīkami, ja saka kaut ko sliktu, un vēl jau vairāk, ja tu jūti, ka tas nav pareizi, ko cilvēki ir novērtējuši. Bet tās situācijas izpratnes jau arī ļoti dažādas, ja domājam par to piedošanu, nepiedošanu. Piemēram, uz pa ceļu iet cilvēks, garām brauc mašīna, apšļāts to cilvēku, tas, kas sēž mašīnā, nemaz nejūt, ka viņš kaut ko ir izdarījis. Viņam nav nekāda vainas apziņa.
tas otrs uz viņu ir ļoti dusmīgs, un ja vēlāk viņi satiekas un var runāt, viņš saka, ko tu stāv tur, kur es braucu. Katram ir savu taisnību. Bet laikam tā ir, ka mums ir ieliktas tās prasības, kas ir norma un normāls, un tas nekas, ka viņas ir grūtas, bet tās ir dziedinošas. Un tad, kad mēs pie svētā vakarēdiena ejam, tad tie ir tie brīži, kas mūs bišķiņ sapurina, kā ir ar attiecībām ar citiem cilvēkiem, kas tā mazliet liek inventarizāciju veikt, un labi ir, ka tādas reizes mums regulāri notiek. Bet prieks ir tā zona, tā vide, kurā Dievs mūs vienmēr grib ieaicināt, un lai pārējās lietas ir tik mazsvarīgas, ka mēs gribam tām tikt pāri, lai vienmēr atrastos tajā mierā, ko atnes prieks. Bet, labi, man radās formulējums. Prieks ir savu veidu indikators. Ja man ir prieks, tad tas ir savu veidu indikators, ka viss ir kārtībā. Bet vai tas indikators ir patiess? Tad es atkal skatos. Nepārtraukti Jēzus priecājās. Viņš bija arī smaidi nav prieks. Jā, smiekli, jā, es domāju, bet teiksim, to jau var redzēt. Cilvēks ir brīvs vai viņš nav brīvs, vai viņš ir saistīts, jeb viņš ir visu laiku nomākts. Bet tagad man tāds jautājums. Jēzus ir ieradies pie Martas un Marijas, Lāzars ir kapā, un tur rakstīts, un Jēzus raudāja. Bet viņš tad zināja, ka pēc dažām pusstundas, viņš celsies augšā, kur tu raudāt. Un jautājums, kāpēc viņš raudāja? Vai viņa neticības dēļ, vai kā? Mēs nezinām. Ja es nevarētu piedot tādu žargonu piesiet neticību. Ja viņš jau zināja visu. Viņš zināja visu, es domāju par tām māsām, vai ne? Jā. Jo tām nebija, varbūt tāpēc viņš raudāja, vai kā es jau nezinu, bet ja es raudāju. Jo es teikšu tā, lai cik tas tā interesanti varbūt skan, Jēzus bija emocionāla būtne. Emocionāls cilvēks, viņš raudāja, viņš dusmojās, viņš priecājās, viņš noskuma. Viņš skatīs uz Jeruzalēm un sacīja, Jeruzalēm, kaut uzzināt, ko pie tavu miera vajag. Tātad Jēzus pārdzīvoja. Tāpat mēs pārdzīvojam, tāpat mēs bēdājamies, bet mums ir tāda lieta, ko sauc par cerība. Cerība nepamet kalnā. Mums ir ne tikai cerība, mums ir pārliecība, ka mēs esam Dieva rokās. Pat visgrūtākā brīdī, vissmagākā brīdī, kad tu lūdz Dievu, nevienmēr tas tā izdodas, bet reizēm tu lūdz Dievu, un pēkšņi tu sajūti, tev sirdī ienāk miers. Nekas nav mainījies, pilnīgi nekas, jā. Bet tev sirdī ienāk miers. Un prieks. Un līdz ar to ienāk prieks. Jā. Tas ir, ko mēs sakam, Dieva miers ienāk sirdī. Tas ir patiesa prieks. Nevis tad, ka es tagad skatos, un man te dara ļauna, un es viņam par dusmām, lai viņi vēl vairāk dusmotas, es smejos. Tas nav tas. Manuprāt, man ļoti uzrunāta atziņa, ka prieks ir kā indikators tam dvēseles stāvoklim, un prieks nekad nevar būt, ja cilvēks ir grēkā. Viņš var būt apžilbināts, viņš ar kādu brīdi muļķīgi smaidīt vai priecāties, bet īstenībā viņa gals ir tuvu. Un prieks patiesībā tā ir visizteiksmīgākā zīme, ka cilvēks ir brīvs. Cilvēks var būt ļaunumā, bet viņš var palikt brīvs. Viņš var distancēties no šī ļaunuma. Pāvils var būt cietumā, bet viņš var turpināt priecāties. Un šeit šī situācija. Un patiesībā tā ir ļoti tāda šodien nopietna problēma, ka nav jau prieka, un ja rietumos 1/3 cilvēku lieto antidepresantus, tad tas nozīmē, ka ir milzīgs pagurums, skumjas. Pavisam nesen arī pāvests Francisks Eiroparlamentā par to runā, sacīja īstenībā nogurums. Ja, un viņš tad jautā, kur tad ir prieks?
Un, manuprāt, viņš arī to savu tādu vēstījumu apustulisku uzraksta evaņģēlijā prieks. Viņš saka, prieks rodas no tā, ka mēs pazīstam kungu, ka mēs esam atdevuši savu dzīvi viņa rokās un ka mēs ņemam dalību evaņģēlijas sludināšanā. Un te patiešām mēs to redzam. Viņš ir uzskaitījis savus darba biedrus, viņš ir runājis par tiem, kas ir līdzdarbojušies evaņģēlijas sludināšanā. Viņš pat ir atvēris šo jautājumu. Tu, kas lasi un kas arī esi mans biedrs caur to, ka tu šo dzīvības grāmatu iepazīsti, un tad nāk prieks. Un, manuprāt, nevar nepriecāties, ja cilvēks sludina evaņģēliju. Jā, un tagad, ko tu teiksi uz tādu variantu? Vairākus gadus atpakaļ runāju ar kādu mācītāju. Viņš saka, tas ir normāli, ka kristietim ir depresija. Es to nesauktu vārdu depresija, varbūt runātu Jānis no Krusta par tumšo nakti, par gara nakti, dvēseles nakti, bet medicīnā un psiholoģijā vārds depresija kaut ko nozīmē citu. Priekš kristieša tas ir ceļš, tas ir viens posms, caur kuru mēs ejam cauri, un tas ir pieļaus, bet, manuprāt, ir par maz, ka mēs to vienkārši nosaucam depresijas kategoriski. Depresija un priecāšanās, tas nav savienojams faktiski. Es teiktu, varētu būt garīgi pārbaudījumi. Piemēram, mums ir pieredze, un māte Terēza no Kalkutas runā pēdējos 10 gadus, viņa bija dziļā tumsā, bet smaids nezuda no viņas lūpām, viņa spēja iepriecināt. Asīzes Francisks bija milzīgās fiziskās sāpēs, pusakls, bet viņš rakstīja himnu dabai, radībai, jo redzēja visur Dieva klātbūtni. Viņš, arī, piemēram, nemaldos, arī Mocarts spēja visdziļākā tumsā radīt darbus, un viņam vienmēr bija šī cerība, šī paļāvība uz Dievu. Es domāju, ka prieks pavada arī lielā tādā dramatismā, jo tas apsolījums, kas ir no Dieva, tā cerība, viņa jau pārsniedz to, ko cilvēks var piedzīvot. Un, manuprāt, tieši šeit tad arī ir ticības, cerības un mīlestības tikums. Un, tas jautājums par depresiju, es teiktu, var tas būt kā garīgs pārbaudījums, sauks viņu kā gribi, bet, manuprāt, to, ko šodien saprot ar vārdu depresija, tas bieži vien ir tā kā mērķa trūkums, dzīves apnikums, depresijas cēloņi ir nesakārtotas attiecības. Tā ir šodienas pasaule, kas vairs nemeklē Dievu. Kāpēc es uzdošu šo jautājumu? Tikai tāpēc, ka šodien ar vien populārāk kristiešu vidū ir šis jēdziens, tas ir normāli, ka kristietim ir depresija, un pēc tam aizsūta pie kristīgā psihiatra. Viņš tev parakņājās pa tavām smadzenītēm. Un meklē, tā pareizi, kā tu sacīji, faktiski pasaulīgs paņēmiens, ka te mums ir rakstīts, paklausieties, vēlreiz, svētīgi jūs esat, ja jūs lamā, vajā, meliem un jūs runā ar meliem par visu mans dēļ. Tāpat laikā esiet priecīgi. Kāda depresija? Tā, lai varētu tā domāt, ja mēs nerūpējamies par sevi, ja mēs slikti ēdam, ja mēs neguļam, ja mēs, kā saka, savu ķermeni atstājam tiešām novārtā, un ja mēs slikti jūtamies, neteiksim, ka Dievs ir vainīgs. Tas nozīmē, ka kāda līdzekļi tiek lietoti, lai mēs sevi uzturam. Tad redz, ka pareizi. Griezies atpakaļ pie Kristus. Sāc lasīt kaut vai evaņģēliju. Izlas 5. nodaļu Matejā. Bet las tālāk. 6. pants saka, nezūdaities nemaz. Bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā. Kad sākās depresija, kad es sēžu un es pukstu un bēdājos, ka man nav tas, kaimiņam ir tas un tam vēl ir tas un redz, un tur un man nav nekā, tad sākās depresija. Bet šeit ir rakstīts, nebēdājieties. Esiet pieticīgi, ka jaunā tulkojuma. Tad priecājies iekš Dieva. Tu esi Dievā un Dievs tev par tevi rūpēsies, Dievs par tevi gādās. Es teikšu, godīgi depresija, tāds skumjs uznāk, pat pagājušā nedēļā es sēžu, un man ir kāda problēma, liela problēma. Es to problēmu skaitu 100. Un es sēžu, un es tagad saku, Dievs, tu redzi, un no rīta es esmu piecēlies 6:30, un es esmu līdz raudāšanai. Izmisums, vai ne? Un pēkšņi atskan Dieva balss, es tevi esmu atstājis. Atceries, es tev palīdzēju tad. Un visas tās lietas, ko viņš man ir palīdzējis, viņš skaita.
Ziniet, ko es teicu? Es teicu, piedod Dievs. Un Dievs interesanti saka, viņš saka, un ko tu domā, es tagad tos 100 nevaru tev iedot, ja vajag. Bet tu jau nezini, cik un kā būs. Un te ir tā problēma, ka mēs sākam pārdzīvot, mēs domājam par savām iespējām, par savām lietām, vajadzībām, un ka mēs skatāmies uz šīm vajadzībām, kuras reizēm vispār nav vajadzības, mēs domājam, ka tad, mēs pārdzīvojam, mēs sevi nomokam. Tā ir vietā, lai mēs savas vajadzības nodotu Dieva rokās. Šeit jau Pāvils saka, nepārdzīvojiet, nesatraucieties. Mateja evaņģēlijā rakstīja tādu vārdi. Nāciet pie manis, es jūs gribu iepriecināt. Ko tas nozīmē? Un tālāk viņi saka, un mācaities no manis. Te ir tā problēma, ka mēs jau pie Dieva atnākam, mēs viņam sakam, Dievs, man vajag to un to, un pēc tam Dievs saka, bet mācies no manis. Es esmu pazemīgs un šķīsts, mācies no manis. Aha, to es negribu, es gribētu, lai Dievs man dod, ko vajag. Dievs māca ceļu, pa kuru es varu aiziet pie viņa, būt ar viņu un baudīt svētību no viņa. Ja mēs šo ceļu neejam, es teikšu tā, depresīvi, es saukšu skaidri, varbūt jums tas nepatiks, es nesaucu depresiju par depresiju, es saucu šos cilvēkus ne par apsēstiem, bet par velna nonāktiem, kuriem velns ir aizvēris acis, viņi neredz to godību, ko sniedz Dieva aicinājums. Nu, gluži es nepiekrīstu Jānim. Lielā mērā jā, un tomēr pēdējā laikā ir arī slimība, kur ir ticīgi cilvēki, kur ir Dievā noenkuroti, kuri dzīvo Dievam, un par viņiem nāk kāda slimība, un ir jāmeklē ārā zāles un ceļš no depresijas un ilgāku laiku, bet es arī zinu, ka Dievs var dziedināt šādus cilvēkus. Un zāles var paņemt nost, kas ir pat ārstiem citreiz neticami, un viņi var tikt dziedināti. Bet tas ir kāds Dieva noteikts laiks, un ko tajā laikā darīt? Man liekas, ka ir kaut kādas situācijas, kurās arī Dieva cilvēki nonāk lielos pārbaudījumos, kur Dāvids saka nāves ēnas ielej, vai nu tuvinieki cieš ļoti, vai aiziet mūžībā, vai dzīves situācija, pamats tiek izsists zem kājām, un ļoti traģisks tādas situācijas tiešām, kur jāsaka, tā nu ir nāves ēnas ielej, kam ir jāiet cauri, bet tur tas labums ir, bet tas kungs ir pie manis, Dāvids saka. Un tur citreiz man šķiet, ka tas svarīgais ir nevis tas notikums, bet tas rezultāts, uz ko Dievs izvedīs. Jo tikai tie cilvēki, kas ir Kristu Dievā bijuši stipri, izejot cauri nāves ielejai, tie iegūst kaut kādu citu kvalitāti. Bet, paskaidrot man, lūdzu, kā tu redzi, ko var laicīgs psihiatrs palīdzēt, kā tu teici, cilvēkam, kurš ir Dievā noenkurojies? Ko? Es nevarētu sacīt kādus sliktus vai labus vārdus, jo man personīgi nav tā pieredze, bet no malas skatoties, drīzāk jāsaka laikam, ka mazliet var palīdzēt, bet tomēr daudz nē. Nu, pareizi. Es uzskatu, neko nevar palīdzēt. Nē, nu tā laikam man nevarētu sacīt neko. Tā ir tukša laika šķiešana, mīļais draugs. Tu domā, ka tu esi noenkurojies Dievā, bet kaut kur ir, ka tev ir jānāk atpakaļ pie Dieva un jāsaka, kungs, es padodos. Un tad redz, kur viss atrisināsies. Redz, laikam kaut kādi tādi mazi veselības pavadoņi ir, kā zāles kādu laiku ir jālieto, un pie ārsta ir jāaiziet, un varbūt arī psihiatrs var iedot kādu labu padomu, kā izmainīt dienas režīmu un kaut ko vēl. Tev pārtraukšu, bet zini, tad šo te mēs varam virknīt turpināt. No. Maziņš zālīt, es neesmu pret zālēm, protams, maziņš psihoterapeitiņš, tad maziņš ekstrasensiņš, tad ir maziņš tur vēl burvīts,
piedod, ka es tā sāsinu, bet kur tad to ķēdīt, tad mēs apstādināsim? Kur? Nu, psihiatrs nav ekstrasens. Vismaz tie psihiatri, kuri ir kā kristieši, kā cilvēki kristieši, kuru vērtības un kuru pieeja un kuri spēj nevien tikai norobežoties no problēmas, bet to problēmu nest savam kungam tālāk. Varbūt tas, ko varētu sacīt, pa maz mācītāji iekļaujas dvēseļu kopšanā. Tieši tā. Paldies, ja tikai pieiet no profesionāls puses, kas ir svarīgi saprast, kā pieiet, tad citreiz nav, kur to nastu likt, un tad var pieiet arī drusciņu pavirši. Bet, ja zina, kur to nastu vēlāk aiznest pie Kristus, tad var palīdzēt. Un neviens psihiatrs nevedīs pie krusta mani ar manu nastu. Nu, nedara to. To dara mācītājs, jā, un tas būtu arvien vairāk jādara. Tāpēc es esmu pret psihiatriem. Vispār pret tādu jēdzienu psihiatrija. Jo, ja mēs paskatāmies, kurā laikā viņi cēlās un kā viņi cēlās, tad tur oj. Es saku, esiet piesardzīgi. Psihiatrijai tas labums varbūt ir tas, ka redz, cilvēks jau ir viens sarežģīts instruments, un ja iemācās, kā šo instrumentu saprast. Un man liekas, ka mācītājiem vajadzētu iziet psihiatru kursus, ka viņi saprastu, kā pieiet cilvēkam kā sarežģītam instrumentam. Bet tad būs piedod vājprāts. Nē, ja mācītājs sāks iet psihiatrijas kursu, padomā loģiski. Un pēc tam, kur tad viņš vedīs? Viņš nevedīs pie krusta. Nē, viņš to vairs nebūs spējīgs. Viņš sapratīs, jo psihiatrijas cēlonis nav Kristus, nav krusts. Nav. Jā. Iesākums psihiatrijai nav krusts un nav Kristus. Diemžēl. Es gribēju teikt, ka, ja cilvēks ir ārsts un pēc tam kļūst par garīdznieku, tad tās zināšanas viņam var palīdzēt cilvēka antropoloģiju saprast, varbūt tā cilvēka funkcionēšanu. Bet, manuprāt, šeit ir ļoti būtiskas attieksmes, kas var palīdzēt tam jautājumam, kas tad ir, ja cilvēks ir nonācis garīgā depresijā, kas tad ir, kad nav tā prieka. Nākošā pantā, un es mazliet apjūtas esmu, tiek tā pantā, lai jūsu pieticība un jaunā tulkojumā, lai jūsu lēnība. Un es paskatos īstenībā, citur tur ir teikts, ka jūsu maigums ir zināms visiem cilvēkiem, jūsu pazemība. Un no kā? Tāpēc, ka kungs ir tuvu. Un te varam domāt par viņa atnākšanu, bet arī kunga tuvumu. Tas, ko Bīskaps Jānis tikko sacīja, nezūdieties, un patiešām kalna svētībās Jēzus uzsver, skatieties, neuztraucieties, ko ēdīsiet, ko ģērbsiet, bet tas, ka katram cilvēkam ir uztraukumi, bet ir uzsvērta, tu ej Dievu priekšā ar pateicību, ikvienā lūkšanā, vienā lūgumā, tad arī veids, kā tad tev būs Dievu lūgt, lai tu vienmēr šā lūkšanā, nāc pie Dieva ar pateicību. Tad arī miers. Savas domas sadot Jēzu Kristu, un manuprāt, cilvēks ir kādā garīgā pārbaudījumā, ja viņš ņem nopietni šos ieteikumus, šīs prakses, viņš nevar netikt dziedināts, es tā teikšu. Visa problēma ir tā, ka cilvēks netic Dieva vārdam, netic Dievam, viņš tic, ka Dievs ir. Dieva spēkam netic. Un viņš netic Dieva spēkam. Viņš neklausa tam, kas ir rakstīts. Man vakar bija kāds saruna kādu vīru. Daudz gadus atpakaļ es viņam teicu, nedari. Viņš man par spīti izdarīja. Rezultātā tā bija sagrauta dzīve vairāk gadu garumā. Vakar es viņam saku, es tu atceries. Jā, es būtu labāk dzīvojis. Ir ļoti svarīgi mūsu laikā viena lieta. Tiem, kuri draudzē, klausīt savam mācītājam. Mācītājiem ir ļoti svarīgi būt gara svaidītam. Mūsu laikā, diemžēl, visu cenšas mācītājiem iemācīt. Kā pareizi roku pacelt, kur roku likt tad, kad runā, kur nelikt, kādus vārdus lietot, kā skatīties. Tas neko nedod. Tas nedod garīgā laukā. Garīgā laukā dod Dieva gara svaidību.
Kaut arī man, piemēram, patīk, kas ir arī mācīta retorikā, kas māca ieturēt pauzi, kas māca uzlikt akcentu uz kādu teikumu frāzi, kaut ko tam līdzīgi. Es, piemēram, ļoti labi, mans, kā es saku, mācītājs Arvīds Vasks, kam faktiski bija retorikas talants, jeb viņš oratoru talants, varētu teikt. Un kā viņš to pateica, tad tas tur nodimdēja līdz diezgan... Es gribētu piebilst. Es esmu pazīstams bijis ar daudziem dažādiem mācītājiem. Un es esmu manījis viņu retoriku, viņu mācīšanas, esmu redzējis. Bijis klāt, kad kāds cilvēks pirms runāšanas, viņš to runu norunā mājās pie spoguļa, pat tāds esmu redzējis. Bet ir viena īpatnība šiem visiem cilvēkiem, viens īpašs. Viņi lūdz Dievu. Un es esmu pārliecināts, ka Vasks, pirms viņš nāca runāt, viņš šo lietu nodeva Dieva rokās, viņš lūdza. Un viss tas, ko esi mācījies, tas iegūst pavisam citu kvalitāti. Tieši tā. Tad, ja ir Dieva gara svaidība. Es ļoti labi atceros, cik man bija, kad 12 gadi, 14 gadi, es piegāju klāt mācītāji, vai jūs uztraucaties tad, ka jūs kāpat kancelē? Vienkārši man bija tāds jautājums. Viņš saka, tālīt, katru reizi es drebu, pirms es kāpu kancelē. Un viņš saka, es negribu, ka man tas pazūd. Ļoti interesanti. Bet tas ir ļoti svarīgi. Tas nozīmē, viņš stāv Dievu priekšā. Tieši tā. Jā, brīnišķīgi. Es gribēju par to 5. pantu nedaudz runāt, cik mums vēl ir atlicis laiks, kādas 8 minūtes. Lai jūsu es lasu jauno tulkojumu, lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem. Lūdzu, pasakiet, ko jūs saprotat, kas ir pieticība? Kur ir tās robežas? Te 3 vārdi - laigums, ko es redzu latiņu valodā, lēnprātība un pazemība, bet, Jā, vecajā ir jūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem cilvēkiem. Tas zināmā, balstoties uz Dievu vārdu, ka mana sirds nav lepna, kungs, kā psalmis saka, es neiedomājos un neceru lietām, kas mani pārsniedz, bet savu dvēseli es darīju klusu, kungs, tavā priekšā. Manuprāt, šeit tāda tiešām Dieva bērna pazemība, tas, ko jūs sacāt ļoti labi, Kristus saka par sevi, ir lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, jeb sirds pazemība. Manuprāt, šeit šī attieksme, kas ir, jo mēs arī varam teikt, pamatot, ka tā ir vienīgā vieta, kur kungs saka, mācieties no manis. Un, manuprāt, te ir atsauce Pāvils tā, to ir sapratis. Kas te piedod, bet es neatkāpu. Andra, pasaka, kas ir pieticība? Ko nozīmē pieticība? Nepirkt neko jaunu? Piedod, tev žaketi ir pieticīgi. Vēl viņi kopā turās pieticīgi. Mazliet viņa uzmanās ar pieticības tikumu, jo kungs saka, dzīvojiet cerībā, paļāvībā, ticībā, un lai jums ir lielas vēlmes, jo kristietība vienmēr vēlas, lai cilvēks iet tālu, un tad daži jautā, kur tad tava pieticība? Jā, kur tad tava pieticība? Es domāju, ka mums ir jābūt, dāsniem ar kungu, atvērtiem, bet tāpat laikā, mums ir jābūt pieticīgi, savā dzīves veidā, savā attieksmē, jo, manuprāt, pazemīgs cilvēks nav cilvēks, kas izšķieš. Pazemīgs cilvēks ir tas, kas redz otra vajadzības. Jā, bet kas nedomā par sevi. Es tev to varu teikt, tāpēc, ka es esmu tāds pats kā tu. Jā. Bet kāpēc mēs neesam pieticīgi un es, kur brāļiem ir papīra bībeles? Mums abiem ir datoros. Savā veidā nepieticība, ne tā? Tu man iekārdināji. Es tev iekārdināju. Būtu. Cilvēks pastāv kārdināšanu. Nē, es redzēju, ka tas labs ir instruments priekš manis tiešām. Labi. Varbūt tas ir ļoti labi, ka nav pieticībai formula. Jā. Jo pie formulām mēs esam visi ziķeri, tur mēs varam otram piestādīt blakus un sacīt, redz, kur ir mērs, kādēļ tu neturies tajā. Jā. Man liekas, ka viens labs vārds ir tāds vārds pietiek.
Un tas vienkārši ir viens vārds, kurš lēnām pazūd no mūsu dzīves, un ir labi, ka mēs to noturam. Un šis pants, kaut arī varbūt neveiksmīgi pārtulkots, bet uz to Bībeles garā tas ir, jo ticīgs cilvēks ir aicināts lietot vārdu man pietiek. Un tad, ja to vārdu Dievu priekšā lieto, nekad nebūs divi vienādi cilvēki ar vienādu mantisko stāvokli, bet abi divi būs Dievam patīkami, jo viņi jutīs, kā viņiem jāvada viņa dzīve ar to vārdu. Man pietiek. Bet pietiek pret šo pasauli. Es vienmēr gribu vairāk pret to, ko Dievs. Tur ir tā starpība, ko grūti formulēt, kad ziniet, Pāvils, piedodiet, lūdzu, viņš saka, es protu dzīvot bagātībām, protu trūkumā, tas ir viņa izskaņā, ja? Un tad tas nozīmē, ka ar to situāciju, kur viņš ir ieslodzījumā, viņš ir pilnīgi apmierināts, un viņš ir laimīgs, viņš ir priecīgs, viņš var būt dāsns un devīgs. Es atvainojos. Papildinu, paldies. Tas ir tieši tas pants, kur viņš ir teiks. Es visu spēju tajā, kas mani stiprina, un es protu pārpilnībā un būtu trūkumā. Jā, šeit par šo, tas ir grūti pateikt pieticīgs. Es gribētu teikt tā, kristietim nevajadzētu būt pieticīgam tajā, kā Dievs viņu svētī. Tad, kad viņš var svētīt citus, ja viņš to ņem tikai sev, tā nav pieticība, tā ir mankārība, kaut vai garīga. Kristietim vajadzētu priecāties par to, kas viņam ir, nevis zudīties un pārdzīvot, man vajag vairāk, man tas vajag vairāk, bet priecāties par to, un priecāties arī par to, kas manam brālim ir. Mēs priecājamies, ka jums ir tādi labi datori, jūs variet atrast ātrāk, mums jāšķirst, tam mēs priecājamies. Man ir ļoti viegli, kur es uzreiz atveru un tev saku Ebrejiem 13.5. Jūsu dzīvē, lai nav mankārības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Fantastiski. Ebrejiem 13.5. Tas ir tieši tas, ko šeit Pāvils saka. Pieticīgi, esiet priecīgi par to, kas ir. Ja Dievs dot vairāk, nepaliec lepns, nepaliec iedomīgs, esi pieticīgs, jo nekad cilvēka miesas vēlmes nekad neviens nav varējis apmierināt. Piedod vēl 15. pants. Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Kurš tas pants? 11. Tad es domāju, ka mēs esam aicināti arī mācīties, un Pāvils to ir darījis. Un ar savu dzīvi viņš ir to pierādījis. Un viņš ir nesis lielas naudas summas un devis un atbalstījis, un viņš spējis ar savām rokām nopelnīt ar iztiku un strādāt savu darbu. Manuprāt, arī šeit šis Pāvila dzīves aspekts ir ļoti svarīgs. Paldies, brāļi, jums visiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Noslēgšu ļoti labs pants. Salmana pamācības, 25. nodaļa, 16. Kad tu atrod medu, tad ēd no tā tik, cik tev pietiek. Bet ne lai tu pārēstos un ieēstu to atspļautu. Jūs zināt, kas tur ir domāts. Lai Dievs bagātīgi svētī un lai palīdz mums un atcerēsimies to, priecāsimies par visu, esiet pateicīgi ar prieku. Un faktiski par visu nāciet Dievu priekšā ar pateicību. Turpināsim šo brīnišķīgo raksturvietu lasīt un par to domāt nākošajā nedēļā. Protams, ja tas kungs mums to atļaus. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Visu labu.